2023. gada 24. janvāris – 0400. Temperatūra dienvidu Doņetskas līdzenumos ir zem nulles. No ārpuses Fuladas augstceltnes izskatās pilnīgi pamestas, taču aiz izdobtajiem karkasiem slēpjas Ukrainas prettanku vienībā. Viņu acis ir pievērstas dienvidu pieejai, gaidot, kad ieradīsies Krievijas bruņtehnika. Pēkšņi debesis izgaismojas no BM-21 grada raķešu palaišanas iekārtām kopā ar TOS-1A saules svelme termobāriskiem palaišanas iekārtām, kuru mērķis ir pārvērst pilsētas daudz dzīvokļu mājas drupu kaudzēs. Uz zemes T-80 tanki ripo pāri sniega segai, kas klāj zemi. Ar kainiekiem no 155. un 40. brigādes, kā arī 36. motorizētās strelnieku brigādes un citu specializētu vienību, kas seko aiz muguras, steidzoties Volodimira virzienā no dienvidu austrumiem un dienvidu rietumiem. Krievu pusē šis ir tas brīdis, uz kuru viņi ir gatavojušies. Un viņu misijas panākumi vai neveiksme ir atkarīgi no ātruma un spēka, lai viņi gūtu panākumus. Tam nevar pārvērsties par nogurdinošu iznīcināšanas karu, tam jābūt ātram un precīzām. Krievijai cerot īstenot zibens uzbrukumu, steidzoties cauri atklātajiem laukiem ap pilsētu, meklējot patvērumu starp dačām un citām mazām ēkām tās nomalē. Un tad, vētraini ieņemot centru, pirms Ukrainas aizstāvji pat saprot, kas viņus ir skāris. Šī ir pulkveža ģenerāļa Rustama Muradova, austrumu militārā apgabala komandiera, stratēģija. Muradovam un Kremļa karmašīnai šī kauja ir ārkārtīgi svarīga. Un ģenerālis cer, ka viņa rīcībā esošais karavīru skaits un bruņu tehnikas masa būs pietiekama, lai gūtu tik ļoti nepieciešamo uzvaru. Taču Muradova plāns pilnībā ignorē mācības, kuras vajadzēja apgūt Pavļivkā. Tur Krievijas triecienvienības un bruņu tehnikas kolonas, kas pārvietojās pa paredzamiem ceļiem paredzamās formācijās, tika pārtvertas un iznīcinātas Ukrainas aizstāvju rokās. Un tieši tas pats sāk notikt Fuladahā. Muradovs pavēl savām milzīgajām bruņutehnikas kolonnām virzīties pa dažiem asfaltētiem ceļiem un zemes ceļiem, kas vēl joprojām nodrošina piekļuvi pilsētai. Ar tankiem priekšgalā un BMP kaujas mašīnām aiz tiem, izmantojot savu augstāko novietojumu, Ukrainas novērotāji jau pa gabalo pamana tuvojošos ienaidnieku. Ienaidnieks virzās tieši pa tiem pašiem maršrutiem, kurus Ukraiņi bija paredzējuši, pa tiem pašiem ceļiem, kurus viņi jau bija noklājuši ar mīnām un ieņēmuši mērķi. Ar savām artilērijas sistēmām, kas droši izvietotas vairāku jūdžu attālumā, Ukraiņiem gandrīz nav jāizkustas. Viņi vienkārši vēro un gaida, kā Krievi ieiet viņas lazdos. Un Krieviem nav citas izvēles, kā tikai akli iebraukt šajās iepriekš noteiktajās artilērijas zonās. Ja paskatāties šeit uz līdzenajām, bez īpašām iezīmēm dienvidu stepēm, jūs sapratīsiet, kāpēc. Uzbrukums Volodimīram atstāja uzbrukošos spēkus bez jebkāda seguma. Kādreiz plaukstoša kalnrūpniecības pilsēta Fuladah tagad ir sagrauta drupās. Pēc tam, kad to atkārtoti bombardēja Krievijas raķetes un artilērijas uguns, kopš Kremļa pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, kas sākās tikai gadu iepriekš. Taču šie agrīnie uzbrukumi drīz šķitīs nenozīmīgi salīdzinājumā ar to, kas notiks tālāk. Pēc vairāku mēnešu smaga darba, dažas no Krievijas armijas elitārākajām vienībām, 155. gvardes jūras kainieku brigāde un 40 jūras kainieku brigāde, tuvojas pilsētai. Ar 10 tanku un kainieku kaujas mašīnu viņu rīcībā šai milzīgajai mehanizētajai triecienu grupai ir dots viens skaidrs uzdevums – ieņemt Fuladahu par jebkuru cenu. Viņiem pretī stāv drosmīgie Ukrainas 72. atsevišķās mehanizētās brigādes aizstāvji, kuri jau daudzus mēnešus ir nostiprinājušies un aizstāv šo vietu. Un viņi negrasās atdot pat ne pēda zemes bez nopietnas cīņas. Lai arī viņi ir mazākumā un ar vājāku bruņojumu, viņiem ir viena ļoti svarīga priekšrocība pār Krieviem – reljefs. Fuladah atrodas ļoti augstā vietā, ļaujot Ukrainas karavīriem redzēt tuvojošos Krievus un sekot katrai viņu kustībai, skaidri pārredzot ienaidnieku. Ukrainas spēki zināmā mērā var kontrolēt kaujas lauku, atklājot nomācošu uguni un novirzot Krievus šauros maršrutos un sašaurinājumos. Tādās vietās, kur Ukrainas ierobežotie mīnu, artilērijas un pretanku ieroču krājumi var izšķirt visu. Tā ir taktika, ko viņi jau iepriekš ir izmantojuši, taču tā nekad nav tikusi pielietota pret tik lielu spēku. Tas būs izšķirošs abu pušu taktikas pārbaudījums. Drīz sāksies lielākā tanku kauja Krievijas-Ukrainas karā. Un viena no strateģiski vērtīgākajām pilsētām šajā konfliktā liktenis karājas Matagalā. Atrodas Doņetskas reģiona dienvidu daļā, aptuveni 35 jūdzes no Doņetskas pilsētas. Fuladah, kas angļu valodā nozīmē ogļu dāvana, pirms kara sākuma tajā dzīvoja vairāk nekā 14,000 cilvēku. Taču, kad Krievi sasniedz pilsētas vārtus, iedzīvotāju skaits bija sarucis līdz dažiem simtiem.
Tā kādreiz bija paredzēta kā viena no lielākajām kalnrūpniecības pilsētām valstī, ar plāniem uzbūvēt kopumā 10 raktuves un piesaistīt apmēram 100 000 cilvēku no dažādām vietām, lai veicinātu pilsētas izaugsmi un attīstību. Tomēr šie plāni nekad pilnībā nepiepildījās. Šeit tika uzbūvētas tikai dažas raktuves, un pilsēta palika maza, bet tomēr nozīmīga ekonomiskais mezgls plašākajā Donbasa reģionā. Pilsēta varbūt nešķiet īpaši svarīga nejaušam novērotājam, taču no militārā viedokļa Fulladah bija divi būtiski faktori par labu. Pirmais bija tās augstums. Tā tika uzcelta uz augstienes. Tā ir augstākais punkts visā apkārtnē, no kura paveras skats pāri plakaniem, bezizteiksmīgiem līdzenumiem gandrīz visos virzienos. Nav mežu, kuros paslēpties, nav arī pauguru vai reljefa nelīdzenumu, kas dod patvērumu. Tas padarīja šo vietu daudz vieglāk aizsargājamu nekā desmitiem apkārtējo pilsētu un ciemu, kas bija izkaisīti pa līdzenumiem. Fullahas augstais novietojums padarīja neiespējamu jebkāda veida slēpni vai pārsteigumu uzbrukumu pilsētai, jo aizstāvji vienmēr varēja redzēt tuvojošos ienaidnieku. Otra svarīgā Fullahas iezīme bija tās stratēģiskā atrašanās vieta. Tā atrodas tuvu galvenajiem ceļu un dzelzceļa maršrutiem. Piemēram, uz ziemeļiem atrodas N15 šoseja, kas savieno lielās pilsētas Doņetsku un Zaporižu. Savukārt uz dienvidiem atrodas nozīmīga dzelzceļa līnija, kas ved cauri okupētajai Mariupoles pilsētai un tālāk uz Krimas pussalu. Fulladah atradās pietiekami tuvu, lai Ukraina varētu efektīvi izmantot artilēriju un apšaudīt Krievijas apgādes vilcienus, kas devās uz šīm vietām. Tātad, ja Krievija varētu ieņemt šo pilsētu, tā ne tikai varētu drošāk pārvietot apgādes kravas pa dzelzceļu, bet arī tās spēki varētu virzīties tālāk uz citiem Ukrainas nocietinājumiem, piemēram, Kurahovo un Pokrovska ziemeļos. Tāpēc šķietami nenozīmīga pilsēta bija tik svarīga. Tā nebija vienkārši kāda cita pilsēta, tā bija nocietinājums. Apgādes punkts, mezgls un novērošanas postenis – viss vienā, ar reāli ietekmi uz visu apkārtējo teritoriju dienvidu un centrālajā Doņetskā. Krievijas komandieris zina, ka frontāls uzbrukums pāri šīm līdzenumiem ir nāves spriedums. Viņi to zina, jo 3 mēnešus iepriekš viņi to jau mēģināja. 2022. gada oktobris. Krievijas komandieru galīgais mērķis ir ieņemt Fulladahu un virzīties tālāk uz saviem nākamajiem lielajiem mērķiem. Bet viņi zina, ka frontāls uzbrukums pilsētai pārvērstos asinspirtī. Tāpēc viņi izdomāja plānu. Tā vietā, lai steigtos tieši uz kalna virsotnes cietoksni, viņi nolēma lēnām ielēns pilsētu, vispirms pārņemot mazākos ciematus, kas to ieskauj. Pirms tieši uzbrukt Fulladahai, viņi izmantoja knaibļu manevru, lai saspiežot pilsētas aizstāvjus, līdz tie salūst. Lai to izdarītu, viņiem vispirms jāieņem Pavļivka, mazs ciematiņš, kas atrodas zemienē uz dienvidiem no Fulladahas. Tāpēc oktobra beigās 155. vienības saņem pavēli doties uzbrukumā Pavļivkai, galvenokārt paļaujoties uz kainieku pārsvarā balstītu taktiku, ko atbalsta bruņutehnika, lai sagrautu Ukrainas apgādes līnijas un izsistos cauri viņa aizsardzībai. Viņi domāja, ka tas būs viegli, bet viņi kļūdījās aprēķinos. Jau pirmajās uzbrukuma stundās sāka parādīties Krievijas plāna trūkumi. Pavļivka ir skaidri redzama no augstceltnēm Fulladahā, kur sēž un vēro Ukraiņas novērotāji. Krievijas tanki, transporta līdzekļi un triecienu grupas steidzas uz ciematu, sniedzot reālaika izlūkošanas informāciju saviem biedriem dienvidos. Ukrainas vienības stingri nostiprinājušās nocietinātās pozīcijās izmanto M777 haubicas un prettanku ieročus, lai atvairītu ienaidnieku uzbrukumus, izmantojot atklāto apvidu, kas ieskauj ciematu, lai iznīcinātu atklātos Krievijas transporta līdzekļus. Dažu dienu laikā 155. brigāde ir zaudējusi simtiem dievu. Un retā nepaklausības izpausmē daži izdzīvojušie nolemj rakstīt sūdzības vēstuli vietējam gubernatoram, kritizējot savus komandierus un ziņojot, ka viņi ir zaudējuši. Aptuveni 300 cilvēki nogalināti, ievainoti vai pazuduši bez vēsts, kā arī pusi tehnikas zaudēta 4 dienu laikā. Vēstules fragmenti parādās tiešsaistē, un pat rūdīti Krievijas nacionālisti kritizē Kremļa nekompetentās taktikas, piespiežot valsts aizsardzības ministriju sniegt paziņojumu, cenšoties mazināt situācijas nopietnību. Tā nebija pirmā reize, kad Krievijas taktiskā nekompetence šajā karā tika publiskota, taču tas bija viens no visaugstākā profila piemēriem valsts komandieru rīcībai. Sūtīt vīrus gaļas mašīnā, ciest smagus zaudējumus sagatavošanās un rūpības trūkuma dēļ. Tomēr, neskatoties uz saviem zaudējumiem, Krievi atteicās padoties. Tā vietā viņi pastiprināja centienus. Komandieri turpināja sūtīt karavīrus un bruņtehniku uz ciematu, cerot, ka viņu spēku pārsvars galu galā būs pārāk liels, lai Ukrainas aizstāvji ar to spētu tikt galā. 11. novembrī, pakāpeniski sagrojot Ukrainas aizsardzību, Krievijas avoti paziņoja, ka viņi ir pārņēmuši ciematu kontroli, ko dažas dienas vēlāk apstiprināja arī valsts aizsardzības ministrija. Tas prasīja apmēram 2 nedēļas un maksāja simtiem. 155. brigādes karavīru dzīvības, bet Krievija bija sasniegusi pirmo plāna daļu.
Otrā daļa, faktiskā Fulādas ieņemšana, izrādījās daudz lielāks izaicinājums. Tajā augstajā 2023. gada 24. janvāra rītā ģenerālis Rustams Muradovs ignorē asinīm piesūkušo zemi Pavjevkā un pavēl savam karaspēkam doties tieši pa tiem pašiem zemes ceļiem. Pirmā viļņa beigās kaujas lauks ir piebāzts ar dūmojošiem tanku un transporta līdzekļu vrakiem. Daudzi no tiem uzbrauc tieši uz TM62 mīnām, kas izvietotas gar ceļiem un šaurākajās vietās, kas ved uz pilsētu. Kad priekšējie tanki uzbrauc uz šīm mīnām, veselas kolonas apstājas, bloķējot ceļu aiz tiem braucošiem transporta līdzekļiem. Tad tie kļūst par vieglu mērķi Ukrainas prettanku vienībām, kas iznāk no slēptuvēm un palaiž tādus ieročus kā Javelin un nākamās paaudzes vieglos prettanku ieročus. Lai iznīcinātu iestrēgušos kainieku bruņtransportierus kolonas aizmugurē, visi vēl dzīvie krievi tiek iesprostot starp priekšā esošajiem mīnātajiem tankiem un aiz viņiem gruzdošajiem karavīru pārvadātāju vrakiem, kamēr citi transporta līdzekļi mēģina piebraukt, lai palīdzētu evakuācijā un glābšanā. Taču arī tie kļūst par mērķi, jo Ukrainas artilērijas uguns krīt no augšas un novērošanas droni lidinās virs galvas, sniedzot precīzas koordinātas triecieniem. Aptverot, ka, paliekot tur vēl ilgāk, viņi noteikti ies bojā. Krievu karavīri pieņem drosmīgu lēmumu, izkāp no transporta līdzekļiem un skriet pāri atklātiem laukiem, kamēr apkārt skan sprādzieni. Muradovs šausmās vēro notiekošo, kad atklājas viņa taktiskā neelastība, taču atkāpties jau ir par vēlu. Tagad viņš mudina kaujā iesaistīt vēl vairāk tanku un kaujas transporta līdzekļu. Tā kā ceļi ir bloķēti, daži no šiem transporta līdzekļiem izvēlas novirzīties no ceļa un doties atklātajos laukos, pieņemot vai varbūt cerot, ka tie nav mīnēti. Viņi to neapzinās. Ukrainas aizstāvji arī to bija paredzējuši un aktīvi šauja vēl vairāk attālināto prettanku mīnu šajā teritorijā, izmantojot savas haubicas. Šīs specializētās 155 mm artilērijas šāviņi ir paredzēti, lai plašā teritorijā izkaisītu 9 nelielas prettanku mīnas, ļaujot Ukrainai uzreiz izveidot jaunus mīnu laukus. Kad arvien vairāk Krievijas kolonas virzās uz priekšu, Ukraina pārvērš apkārtējo reliefu par neizbēgamām nāves lamatām. Viņi nevar virzīties uz priekšu, viņi nevar atkāpties, un drīz sāks panika. Arvien vairāk Krievijas apkalpju pamet savus transporta līdzekļus un bēg, glābjot dzīvību. Tā paiet dienas Krievijas nežēlīgajiem uzbrukumiem, atkāpjoties Ukrainas aizsardzības priekšā. Arī pilsēta cieš no triecieniem. Krievijas raķetes un tanku lielgabali izsit caurumus vecajos padomju laika daudzdzīvokļu namos un citās vēl stāvošajās ēkās. Taču Kremļa zaudējumi ir daudz lielāki nekā Ukrainas pusē, kā ziņo daudzi mēdīji. Katru dienu tiek iznīcināti desmitiem tehnikas vienību. Piemēram, 13. februārī, kad vienā Ukrainas slēpņu uzbrukumā tika iznīcinātas vismaz 31 bruņu mašīna. Viena mehanizēta uzbrukuma vilnis pēc otra nespēja sasniegt vēlamo rezultātu, un zaudēto karavīru un tehnikas skaits turpina pieaugt. Tiešsaistē izplatās attēli un video, kuros redzamas dūmojošas T-80 tanku atliekas un uzspridzinātas BMP kaujas mašīnas. Kamēr kritušo Krievijas karavīru līķi klāja laukus jau februāra pirmajā nedēļā, Krievijas 155. jūras kājnieku brigāde ir gandrīz pilnībā iznīcināta. Tās elitārie Klusā okeāna flotes karavīri ir steidzīgi aizstāti ar jauniesaucamajiem, kuriem ir tikai dažas nedēļas apmācības. Arī viņi turpina masveidā krist un tikt ievainoti. Morāls sabrūk, un neskatoties uz gandrīz nepārtrauktajiem uzbrukumiem, Ukrainas 72. brigāde saglabā kontroli pār Fuladahu. Bet Muradovs nepadodas. Viņš ir veltījis savu dzīvi Krievijas armijai, sākot kā vada komandieris 1990. gados un kļūstot par Krievijas federācijas varoni, ko apbalvojis Vladimirs Putins. Taču tagad, saskaroties ar pilnīgu taktisku neveiksmi, viņa reputācija ir apdraudēta. Lai nodrošinātu, ka viņa karavīri turpina virzīties uz savu mērķi, viņš ķeras pie izmisīgiem līdzekļiem. Apmēram šajā laikā sagūstītie krievu karagūstekņi atklāja, ka viņa komandieri sāk izvietot tās augtos barjeras, jeb pretatkāpšanās spēkus. Karavīru vienības, kas tika novietotas aiz galvenajām uzbrukuma vienībām, ar tiešu pavēli šaut uz jebkuru krievu, kurš uzdrīkstas atkāpties bez atļaujas. Krievija faktiski piespiež savus karavīrus doties ugunslīnijā ar ieroču draudiem, sūtot savus vīrus nāvē bez jebkādas cerības izdzīvot. Ģenerāļa Muradova reputācija ir sagrauta. Krievijas blogeri atkārtoti norāda uz viņa gļēvulību un nekompetenci, jo viņa izšķērdīgā taktika noved pie vēl postošākiem cilvēku, tanku un citu transporta līdzekļu zaudējumiem. Tas ir vislielākais Krievijas bruņtehnikas zaudējums kopš kara sākuma. Katru dienu atkārtojas iepriekšējā diena. Tiek sūtīti arvien vairāk karavīru un tanku, kuri tiek iznīcināti jau nākamajās stundās, bet nekādi panākumi netiek gūti. Kamēr Ukrainas nocietinātie aizstāvji turpina vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas, visa kauja kļūst par lielāka kara mikrokosmosu. Tas ir spilgts piemērs Krievijas neelastīgajai taktikai un nespējai pielāgoties situācijai, atkārtot zaudējot karavīrus un ieročus, bet nespējot pārvērst savu skaitlisko pārākumu jebkādā citā priekšrocībā kaujas laukā.
Tas nevar turpināties mūžīgi, taču aplenkums tikai sākas. Pēc 10 neveiksmīgu uzbrukumu Krievijas komandvadība beidzot nolemj atteikties no savas stratēģijas. Tā kā Krievijas spēki nespēja pietuvoties pilsētai, viņu komandieri nolemj, ka nākamā labākā iespēja ir to nolīdzināt no attāluma. Visu 2023. gada vasaru un rudeni Fuladahā norisinās pavisam cita veida karadarbība. Ukrainas aizstāvjiem nākas saskarties ar nelieliem kājnieku uzbrukumiem un nejaušiem izlūkošanas uzbrukumiem no dažādiem virzieniem. Krievija izmanto arī tālas darbības artilērijas apšaudi un UMPK planējošās aviobumbas, padomju laika nevadāmās bumbas, kurām ir uzstādīti GPS vadības komplekti. Tā ir lēna, izsīkstoša, smaga karadarbība, kas prasa savu upuru. Kamēr Ukraina joprojām spēja izmantot savas priekšrocības, piemēram, mīnu laukus, FPV dronus un nocietinātas pozīcijas, lai tiktu galā ar lielu daļu Krievijas uzbrukumu un novērstu jebkādu strauju vai nozīmīgu teritoriālu ieguvumu. Artilērijas un bombardēšanas uzbrukuma ietekme ir skaidri redzama. Daudz stāvu, daudz dzīvokļu ēkas, kuras Ukraina agrāk izmantoja kā novērošanas torņus, lai sekotu ienaidnieku kustībām, tiek nolīdzinātas viena pēc otras. Tikmēr papildus Krievijas trieciena grupas novirzās prom no galvenajiem spēkiem gar šoseju uz dienvidiem un virzās apkārt uz citiem tūmā esošiem ciemiem, piemēram, pret Izivku, cerot pāraut apgādes līnijas, kas nodrošina pilsētas aizstāvjus un atvērt jaunus uzbrukuma virzienus. Ja viņiem tas izdosies, cietoksnis iespējams beidzot pārvērtīsies kapā. Līdz 2024. gada septembrim aplenkuma realitāte sāk panākt aizstāvjus. 72. atsevišķās atzītās brigādes vīri šo vienīgo pilsētu ir turējuši vairāk nekā 2 gadus. Viņi ir noturējuši savas pozīcijas, ierokot nostiprinātās vietās un atvairot neskaitāmas Krievijas uzbrukumus, izmantojot pilsētas ēku augstākos punktus izlūkošanai un lai palīdzētu sagatavoties nākamajam tanku un karavīru vilnim. Viņi izveidoja sarežģītu, daudzslāņainu aizsardzības sistēmu, tostarp ierakuma līnijas, prettanku grāvjus, pūķa zobus, šķēršļus un blīvus mīnu laukus. Viņi novirzīja Krievus uz nāves koridoriem, izmantojot savu pazemes bunkuru un sakaru tuneļu tīklu, lai turpinātu darboties pat tad, kad tika pakļauts smagai bombardēšanai un artilērijas apšaudē. Kad Krievi mainīja savas taktikas, Ukrainas aizstāvji pielāgojās, vairāk koncentrējoties uz dronu triecieniem un vieglo ieroču uguni pret nelielajām karavīru vienībām, kuras Kremļa komandieri sūtīja viņu virzienā. Taču tagad viņu enerģijas, spēka un krājumu rezerves ir krietni sarukušas. Munīcija tuvojas beigām, morāli krītas, un aizsardzības līdzekļi, kas palīdzējuši šiem karavīriem izdzīvot, tiek sagrauti viena pēc otrā. Tie, kas palikuši ir nepietiekami baroti un miega trūkuma nomākti, izdzīvo aplūdušos pagrabos un izdegušās ēkās. Dzīvojot no dažām pārtikas devām, ko viņi spēja savākt, viņi vairs nespēja noturēt perimetru. Krievijas spēkiem izdevās izlausties uz austrumiem, ieņemot vienu no pilsētas ogļraktuvēm. Šajā procesā viņi ieguva arī savu augstieni, no kuras var pārredzēt pārējo pilsētas daļu. 25. septembrī vēl vairāk Krievu sasniedz Fuladahas rietumu malu. Ķērāji ir savās vietās, atliek tikai tos cieši aizvērt. Turpmākajās dienās Ukrainas karavīri saņem pavēli, kuru viņiem tik ilgi izdevās aizkavēt. Pavēli atkāpties. Mazās grupās un dūmu, granātu un tumsas aizsegā viņi mēģina izlausties, kamēr Krievijas FPV droni lidinās debesīs, lai viņus izsakotu. 2024. gada 1. oktobrī 40. Jūras kājnieku brigāde, tieši tā pati, kuru Ukraina iepriekš tik daudzas reizes bija spējusi apturēt, ienāk pilsētā un uzceļ Krievijas karogu. Pār to, kas palicis pāri no Fuladas, kādreiz mierīgas kalnrūpniecības pilsētas, tagad tikai gruzdošas čaulas. Tā ir uzvara, bet tukša, un tā tika gūta par katastrofālām izmaksām. Kamēr Krievu karavīri, kur izdzīvoja uzbrukumā, varēja svinēt, tūkstošiem viņa tautiešu šajā procesā gāja bojā. 155. brigāde tika faktiski iznīcināta vairākas reizes, un ģenerālis Muradovs galu galā tika atcelts no amata. Lemts, ka viņa vārds uz visiem laikiem būs saistīts ar tanku kapsētu, kuru viņa nekompetentā taktika palīdzēja radīt. Kopumā aplēses liecina, ka Krievija zaudēja vairāk nekā 100 bruņutehnikas vienību, kā arī vairākus tūkstošus savu pieredzējušāko karavīru. Par pilsētu, kur gandrīz neviena ēka vairs nav palikusi. Valsts zaudējumi bija tik smagi, ka šī viena kauja ietekmēja visas Krievijas kara stratēģiju turpmākajā laikā. Kara izpētes institūts norādīja, ka Krievijas komandieri visā frontes līnijā pēc tam viņi sāk izmantot arvien mazāk mehanizēto uzbrukumu, mazāk paļāvās uz tankiem un kājnieku bruņmašīnām, bet vairāk uz droniem un bumbām, jo viņi ļoti baidījās atkārtoti ciest tādus pašus zaudējumus. Ukraina savukārt piedzīvoja tikai nelielu daļu no Krievijas zaudējumiem. Neskatoties uz to, ka Ukrainai bija mazāk cilvēku un resursu, tās aizstāvi to pierādīja. Pat smago sprākstvielu un bezpilota lidaparātu laikmetā kalnu cietokšņus ar tālu redzamību ir tikpat grūti iznīcināt kā pirms gadsimtiem.
Cīņa pie Fulādes Krievijai izmaksāja vairāk nekā 100 bruņtehnikas vienību, lai ieņemtu tukšas kapsētas teritoriju. Tas pātrina pastāvīgu pāreju uz asimetrisko dronu karadarbību, kas tagad aktīvi neutralizē viņu vairāku miljardu dolāru apgādes ķēdes. Lai redzētu, kā $90,000 vērts hobija lidaparāts nolidoja 1100 jūdzes līdz radara neredzamai zonai un iznīcināja $40 miljonu vērtu kodolbumbu vedēju. Noklikšķiniet uz šī video tieši šeit. Mēs tiksimies ar jums nākamajā kaujas laukā.